Labdien, kolēģi, labdien, skolēni, jaunieši, prieks jūs visus virtuāli redzēt, domāju, ka esat daudz. Mans vārds ir Inete Smilga, un es pārstāvu Valsts izglītības satura centra pārbaudījumu nodaļu, un šodien mans uzdevums jums ir vairāk pastāstīt par centralizēto eksāmenu 9. klasei latviešu valodā. Pirms es uzsākšu tālāk demonstrēt prezentāciju, gribētu pieminēt vairākus dokumentus, kas ir svarīgi, uz kuriem orientēties šajā te sakarā. Tātad pirmais ir centralizētā eksāmena programma, uz kuru arī prezentācijā būs saite. Jā, tātad tas ir tas pamatdokuments, kurš ir publicēts mūsu tīmekļa vietnē jau 10. janvārī, un kur tātad ir precīzi aprakstītas gan eksāmena daļas, gan minūtes, gan atļautie palīgi līdzekļi un viss, kas ir nepieciešams šim te eksāmenam. Otrs dokuments, kurš parādīsies mēnesi pirms eksāmena, tātad aprīļa 2. pusē, tā būs eksāmena norise, jā, tātad, kur precīzi mūsu datumā 29. maijā, kad ir šī eksāmena rakstu daļa un arī mutvārdu daļa pārējās dienās, ja precīzi būs teikts, kas cikos saņem materiālus, atver, kur dodas, ko izdala, ko dara. Vēl viens materiāls, uz kuru es gribētu aicināt jūs visus arī doties mūsu tīmekļa vietnē, tie ir metodiskie ieteikumi, gatavojoties šim te eksāmenam, un diezgan daudz no tiem es arī izmantošu šajā te prezentācijā. Un, protams, projekta skola 2030 veidotais valsts pārbaudas darba paraugs, arī to apskatīt, kādi ir uzdevumi, ja kādi ir šie formulējumi, to droši varat darīt. Un tā, ja mēs runājam par mūsu eksāmeni, ja, tātad eksāmenis latviešu valodā ir 3 daļas, es domāju, to jau esat dzirdējuši, šajā te tabuliņā ir precizēts šīs te uzdevumu skaits pirmajā daļā, tie ir 19 uzdevumi, tā ir teksta, satura un valodas līdzekļu analīzes daļa. Laiks ir 120 minūtes, tātad 2 astronomiskās stundas, pietiekami daudz. Jā, punktu skaits arī ir vislielākais salīdzinot ar pārējām daļām, tie ir 50 punkti. Otrā daļa ir tekstveide, kur ir viens uzdevums, un tas ir pārspriedums, kurš jāraksta izvēloties vienu no piedāvātajiem tematiem. Un trešā daļa ir mutvārdu runa, kur arī, varētu teikt, ir viens uzdevums, jūsu iepriekš sagatavotā runa un atbildes uz intervētāju jautājumiem. Šeit tātad vēl mazliet sīkāks apraksts, kas katrā daļā tiek no skolēna sagaidīts, un arī datumi. Ja, tātad šī te rakstveida daļa, rakstu daļa, pirmā un otrā daļa, teksta analīze un pārspriedums notiek 29. maijā. Ja skola izvēlas kārtot mutvārdu daļu arī 29. maijā, tad tas būs dienas otrajā pusē, bet tikai mutvārdu daļa notiek 30. maijā, 1. un 2. jūnijā, kā jau arī nodaļas vadītājs Kaspars minēja. Un tas nozīmē, ka šajā dienā, ja skolēni kodu secībā tie, kuriem ir nozīmēts tajā dienā ierasties, ierodas, atbild runu, atbild uz intervētāju jautājumiem, un ar to arī eksāmens ir noslēdzies. Tātad certifikāti 21. jūnijā. Ja mēs runājam konkrētāk par katru daļu, un tam arī pievērsīsimies, katrai no 3 daļām, un aicināšu jums un centīšos sniegt arī kādus padomus, kā sagatavoties. Tātad pirmajā daļā būs daļa literatūras vai informatīva rakstura teksts, kur tātad jums būs jādemonstrē savas zināšanas, ja, par satura izpratni un par valodas līdzekļu analīzi. Šie te uzdevumi pēc teksta ir tematiski saistīti ar šo te tekstu, un, kā jau teicu, tam ir 120 minūtes laika. Nu, un tātad, kas tiek vērtēts, gan satura izpratne, gan zināšanas par valodas līdzekļiem, kas ir ietverts šajā tekstā, un kas ir ļoti būtiski prasme izprast uzdevumos ietvertos nosacījumus, ja, kas jums noderēs, protams, arī citos centralizētajos eksāmenos. Runājot par pirmo daļu vēl, tātad atbildes ir jāraksta tieši tam paredzētajā vietā tūlīt aiz uzdevuma, ja, tātad teksts ir atsevišķi, un tālāk ir šie te uzdevumi. Ja mēs tīri matemātiski rēķinām 120 minūtēs 19 uzdevumi, tātad vismaz aptuveni 5-6 minūtes laika vienam uzdevumam, bet jūs redzēsiet, ka uzdevumi ir dažādi. Ja pēc apjoma ir 1 punkta uzdevumi, kas ir
iespējams ļoti ātri izpildāmi, ja, ir mazliet apjomīgāki uzdevumi, ja, tāpēc tas ir tā, tīri tiešām matemātiski rēķinot. Un kas ir jāsaka par uzdevumiem, ja, ka tie nav tādi tipveida uzdevumi, un tāpēc mēs ceram uz iespēju tiešām demonstrēt skolēnam savas patiesās valodu darbības prasmes, ja nevis iemācīties pēc parauga izpildīt noteikta veida uzdevumus, jo, protams, atkarībā no teksta arī uzdevumi katru gadu būs nedaudz atšķirīgi. Ar šādu te simboliņu, ar šādu piktogrammu tiek atzīmēti uzdevumi, kur atbildēs vērtē ne tikai atbildes saturu, bet arī atbilstību gramatikas un ortogrāfijas interpunkcijas normām, citiem vārdiem sakot pareizrakstību, ja, tad 9. klases eksāmenā tie ir apmēram puse vai pat nedaudz mazāk no šiem uzdevumiem. Ja, tā kā nav tā, ka pilnīgi visos uzdevumos šeit tiek vērtēta arī pareizrakstība, un redzot paraugus un tālāk skatoties, jūs arī sapratīsiet, par ko ir runa. Kādi tad ir šie uzdevumi pirmajā eksāmena daļā, kas tajos būtu jāzina un jāprot? Pirmkārt, jāpievērš uzmanību tam, ka šie uzdevuma formulējumi ir kompleksi. Tur var būt iekļautas vairākas darbības. Tādēļ ļoti aicinātu pievērst uzmanību ievada teikumiem vai norādījumiem, kas jums palīdzēs saprast to saturisko ievirzi. Iespējams, ka būs kādā no uzdevumiem vai vairākos norāde par atbildes apjomu. Tas ir viens teikums, vārds vai divi teikumi, kādas struktūras teikumi. Ja? Arī varētu būt norāde par to, vai atbildi ir meklējama tieši lasītajā tekstā, ja? Vai tā ir jāizdomā pašam. Ja? Tā kā tam lūdzu pievēršam uzmanību. Vēl runājot par uzdevumiem, šeit varbūt vairāk pedagogiem šī te informācija, bet arī skolēniem, ka arī ikdienas darbā uzdevumu formulējumos jūs iepazīstaties ar dažādiem tā saucamiem rīcības vārdiem, ar darbības vārdiem nenoteiksmē, kā tas ir dots šeit, ja, kuri tik tiešām ir jāizprot, kas tad ir šajos uzdevumos jādara, ja, vai ir kaut kas jāatbild, ja, vai ir jāatrod, vai jāizraksta, vai jānovērtē, vai jāsalīdzina un tam līdzīgi. Ja? Un tātad šeit atbilstoši 4 solo taksonomijas izziņas līmeņiem, to es saku pedagogiem, ja, ir arī šie te rīcības vārdi sagrupēti no 1. līmeņa līdz 4. sarežģītākajiem. Ja? Tā kā pievēršam uzmanību vēlreiz un vēlreiz uzdevumu formulējumiem. Lai šos uzdevumus veiksmīgi paveiktu, izpildītu, ir arī jāpārzina pamatskolas kursa apgūves laikā, cerams, izprastie jēdzieni, kas ir saistīti ar valodu, ar gramatiku, ar vārddarināšanu. Un tātad šeit es jūs aicinātu metodiskajos ieteikumos, šeit jūs arī redzat saiti, tieši no 9. līdz 13. lapusē, detalizētāk apskatīt, kā šie jēdzieni ir sagrupēti. Ja šeit daži ir nosaukti, ja, es ceru, tie jums nav sveši, kā piemēram lietvārds, salikts teikums, iespraudums, sinonīms vai frazeoloģisms. Saprotams, ja mēs nesaprotam šī te vārda nozīme, neizprotam, mums būs diezgan problemātiski izpildīt uzdevumu, ja? Vai, piemēram, vokatīvs vai vēlējuma izteiksme, vai ko nozīmē sadalīt morfēmās, ja vārdu sastāvdaļās. Ja? Tātad par šo precīzāku informāciju varam meklēt arī metodiskajos ieteikumos, ja? Un, protams, mācību līdzekļos pie skolotājiem un stundās. Šeit daži piemēri no projekta Skola 2030 publicētā valsts pārvaldes darba parauga, kas tika publicēts mācību gada sākumā ar analīzi un aprobācijas rezultātiem. Piemēram, viens no uzdevumiem bija tāds, iepazīties ar vārdu taustīties nozīmēm, tas šeit nav dots, bet iepazīstoties ar šīm nozīmēm bija jāizvēlas tā viena, kādā nozīmē šis vārds ir lietots un tieši pirmā teksta pirmajā rindkopā, jo šajā paraugā tika piedāvāti 2 teksti. Un tad vēl jāpamato izvēle vienā teikumā. Tad redzam, to arī nozīmē šis kompleksais uzdevumu nosacījumu formulējums. Ka tātad vispirms ir jāatrod noteiktā teksta, noteiktā rindkopa, jāizvēlas atbilstošā vārda nozīme, tā ir jāatzīmē atvēlētajā vietā, nekādā citā. Un tad jau ir jāpamato, kas jau būtu šis te 4. izziņu darbības līmenis.
Vēl, piemēram, šāds uzdevums, kad no teikuma ir jāizraksta frazeoloģisms, jāizskaidro tā nozīme, šķiet diezgan pierasts varbūt uzdevums un nekas īpaši, bet atkal mēs varam runāt par kompleksu uzdevumu nosacījumu, jo vispirms ir jāatrod šis frazeoloģisms, tad precīzi tas ir jānoraksta bez liekiem vārdiem un tā, lai arī nekas netrūktu, jāizskaidro tā nozīme jau pašam veidojot šo te formulējumu. Ja? Un šeit tātad noteikti uzdevumā ir vairāki punkti, un katra no šīm darbībām tiek vērtēta atsevišķi. To arī metodiskajos ieteikumos un aprobācijas darbu rezultātos var apskatīt. Tātad, ja tādā uzdevumā kā iepriekš, piemēram, es demonstrēju, ja, par frazeoloģismu, šeit pievērsīsimies šajā slaidā otrai daļai. Ja, tātad tas ir gadījums, ja, kad kāds to testa elementiem, testa elements ir viens no uzdevuma nosacījumiem, šajā gadījumā frazeoloģisms. Ja. Tātad, ja ir jāskaidro frazeoloģisms, bet nav izrakstīts frazeoloģisms, vai tas, kas ir izrakstīts, tas nav frazeoloģisms, tad visdrīzāk šajā uzdevumā, diemžēl, būs 0 punkti, lai gan tas būs izrakstīts un skaidrots, bet tā kā nav izrakstīts tas, kas ir prasīts, tad punktu nebūs. Šeit slaida augšējā daļā cita situācija, ja, tad, piemēram, ja ir jāizraksta vienlīdzīgi teikumu locekļi, ja, un tad skolēns var iegūt 1 punktu par to, ka šie vienlīdzīgie teikumu locekļi ir iesaistīti teikumā, pat tad, ja teikuma saturs neatbilst teksta saturam vai ja teikumā ir pareizrakstības kļūdas, bet ir šie vienlīdzīgie teikuma locekļi. Ja, tātad par to iesaistīšanu punkts ir. Ja, tāpēc vēlreiz aicinu ļoti uzmanīgi un prātīgi lasīt šos uzdevumu nosacījumus visos eksāmenos, visās daļās, bet pašlaik par latviešu valodas eksāmenu pirmo daļu. Daži ieteikumi, ja, tātad, protams, lasi uzmanīgi, to jūs dzirdat daudz un bieži, ja, bet tad kā to varētu darīt pa soļiem? Vispirms, pirms sākt pildīt pirmo daļu, varbūt ir tāds variants jums der vispirms izlasīt uzdevumus, ja, lai zinātu, kam pievērst uzmanību lasot tekstu. Nesāciet lūdzu veikt uzdevumus pirms teksta izlasīšanas. Ja? Tātad iepazīstieties ar uzdevumu saturu, lasām tekstu. Ja? Uzmanīgi tekstā mēs drīkstam pasvītrot kaut ko vai atslēgas vārdus vai kādu būtisku informāciju, jo teksta lapu jau mēs nepārbaudīsim. Ja? Tur nav ko vērtēt, tā ir teksta lapa. Ja? Bet strādājot ar to, kā jums varbūt tas ir ierasts arī ikdienas darbā, jūs to drīkstat darīt. Un sākot veikt uzdevumus, vēlreiz lūdzu uzmanīgi izlasām katru uzdevumu nosacījumu, paskatāmies, kuri tad tur ir tie būtiskākie atslēgu vārdi formulējumā, un arī tos varam pasvītrot vai apvilkt, lai pašiem būtu vieglāk. Ja šis uzdevums tiešām ir komplekss no vairākiem soļiem darbībām, ja, tad mēģinām saprast, ja, tad, kas būtu jāizdara vispirms. Ja ir kaut kas jāmeklē tekstā, tad kas būtu jāatrod un kas man ar to atrasto ir jādara. Ja, vai jāskaidro, vai jāizraksta, vai jāpārveido, vai jāpamato, vai kas cits. Vēl daži ieteikumi, ja, kam pievērst uzmanību, vai tad šī nepieciešamā informācija vispār ir jāatrod tekstā, varbūt tā man ir pašam jāizdomā, vai tā ir jāizraksta, vai ir jāsecina, jāizdomā pašam. Un arī par to, ka nevajadzētu rakstīt lieku. Ja es jūs ļoti aicinātu, ja ir prasīts izrakstīt vārdu savienojumu vienu vai frazeoloģismu vienu, tad rakstām lūdzu tieši vārdu savienojumu vai tieši frazeoloģismu, kā mums šķiet, kurš tas ir, ja nevis veselu teikumu vai teikuma daļu, ja, jo tad vērtētājiem ir grūti novērtēt, ja, vai tad tiešām ir šis prasītais izrakstīts. Ja. Un ja ir tiešām prasīts viens piemērs, tad mēs arī vienu rakstām, nevis divus. Ja, jo tad nevar saprast, kuru tad vērtēt. Vēl citi padomi. Ja. Pirmais ir par to, ka aicinātu jūs nebaidīties ķerties pie uzdevumiem, ja jūs arī kādu no nosacījumiem īsti neizprotat vai nejūties droši, jo dažkārt sanāk tā, ja, kad uzsākot darīt līdz kādam risinājumam mēs nonākam. Ja, un iespējams, ka pieņemsim no maksimālā punktu skaita vismaz dažus ir iespējams šeit saņemt. Lūdzu, neatstājam tukšas vietas, neizpildītas uzdevumus. Cenšamies paveikt savu zināšanu un prasmu robežās. Ja? Kā es minēju par vienlīdzīgiem teikumu locekļiem, ja, tad arī, ja būs daļēji izpildīts, ir iespējams saņemt kādu punktu.
Trešais padoms attiec uz to, ka lūdzu nesarežģījiet savas atbildes tur, kur tas nebūtu nepieciešams. Ja? Un šeit var redzēt pasvītrotos teikumus, ja, kur ir atbildes uz vienu un to pašu jautājumu. Ja pirmais variants atbild precīzi uz jautājumu, un te tikai varētu būt risks pareizrakstībā, ja kāda pieturzīme vai kāda cita kļūda gadās, ja, tad otrais šis te garais teikums, ja, vairāk kā 4 rindas garš, ir nepamatoti plašs, grūti uztverama galvenā doma un ir daudz vairāk iespēju kļūdīties. Vēl situācija, ja gadījumā tekstā ir vārdi, kuru nozīmi jūs nesaprotat, ja? Vai varbūt kāds no mazākuma tautību izglītības programmu apgūstošiem skolēniem šo vārdu latviešu valodā nav dzirdējis vai reti dzirdējis, to nesaprot. Ja, nu, piemēram, ja nezini, kas ir klēts, ja, bet tekstā ir rakstīts, ka tur ir loks, ja, tad mēs varētu secināt, ka tā ir ēka, un iespējams, ka šī te uzdevuma veikšanai tādai vispārīgai teksta izpratnē mums ar to arī būtu pietiekami. Tas ir par pirmo daļu. Runājot par otro daļu, tātad otrās daļas nosaukums tekstveide, precīzāk pārspriedums, ir tas domraksta veids, kurš jums būtu jāspēj uzrakstīt. Tātad jums tiek piedāvāti vairāki temati, jums ir jāizvēlas viens, precīzi, tātad, precīzāk šie temati ir 2, ja, un tātad jūs 3, atvainojos, ja, jūs izvēlaties vienu, apjoms 250-300 vārdu, lūdzu cenšamies iekļauties, ja, ne mazāk, ne vairāk, tīrakstā uzrakstām virsrakstu, un, kas būtu diezgan svarīgi, ja, tātad argumentācijai izmantojam lūdzu literatūras un literatūras faktus un arī personisko pieredzi. Par faktiem mēs mazliet vēlāk arī runāsim, ko uzskatīt par faktu un ko varbūt nē. Nu, atcerēsimies no teorijas, kas noteikti jums jau reiz ir dzirdēta, bet tomēr tātad pārspriedums teksts, pārspriedums sastāv no 3 daļām, tam ir 3 daļas, ievads, galvenā daļa ir vistirzājums un nobeigums, parasti pārspriedumā ir 3 līdz 5 rindkopas, un pārunāsim īsumā par katru rindkopu. Tātad pirmā rindkopa ir ievads, un parasti ievadu būtu labi sākt ar teikumu, vai varbūt dažiem, bet ne pārāk daudziem, kas veido šo sasaisti ar tematu vai pamato tematu aktualitāti pašam autoram, tas ir jums. Nu, un šeit ir arī piemērs no aprobētā darba projektā Skola 2030, kur bija par kalnu virsotņu sasniegšanu, gan teksts, gan uzdevumi, gan arī temati, ja, un tad šis te teikums, ja, ar kuru varētu iesākt, ja, varētu būt apmēram šādi 2 teikumi, kas ir doti šeit. Nu, tas galvenais teikums ievadā ir tas, kurā vajadzētu formulēt to risināmo problēmu, ko jūs varētu darīt apgalvojumu veidā vai jautājumu formā. Dažkārt jautājumu formā ir vienkāršāk, un no piemēriem šeit būtu 3. piemērs, ja, kur tā galvenā ideja, ja, tas apgalvojums, tā problēma ir formulēta jautājumu veidā, ja, bet varbūt arī tā kā ir pirmajos 2 piemēros, un tāda piebilde, ka ievadu rindkopai nav jābūt pārāk garai, ja, lai tā neveidotu vairāk kā apmēram 1/5 no teksta. Nu, tad galvenā daļa ir iztirzājums, 2., 3., 4. rindkopa, tātad, ko rakstām šeit, cenšamies secīgi pamatot šo ievadā izteikto apgalvojumu vai sniegt atbildi uz to jautājumu, ko esam formulējuši, ja tas bija jautājuma veidā. Katrs jauns arguments, tas ir tas, ar ko mēs pamatojam savu apgalvojumu. Ja, vai katrs jauns spriedums, ar ko mēs atbildam uz šo tevis uzdoto jautājumu, veido jaunu rindkopu. Nu, tradicionāli jāsaka, ka iztirzājumā parasti ir 3 rindkopas, bet tas nav obligāti, ka tieši tikai 3, tas būtu vēlams. Dažkārt, ja šie apgalvojumi ir cieši saistīti un tādiem spēcīgiem argumentiem pamatoti, varētu būt pietiekami ar 2 rindkopām. Dažkārt, ja skolēns aplūko 4 spriedumus, tad varētu būt arī pat 4 rindkopas šajā te iztirzājuma daļā. Ja mēs runājam par nobeigumu, par pēdējo rindkopu, noteikti
Šeit vērtētāji vēlēsies izlasīt secinājumu, kas izriet no šiem pamatotajiem galvenajā daļā argumentiem un spriedumiem. Noteikti sākot rakstīt, formulēt nobeigumā savus secinājumus, paskatāmies lūdzu vēlreiz uz ievadu. Kāds tad bija tas mans apgalvojums vai kāds jautājums tika uzdots, ja? Vai šis secinājums tiešām būs secinājums par šo apgalvojumu, vai tā būs atbilde uz jautājumu. Un šeit ir arī 2 piemēri, ja par aprobācijas darbos skolēnu rakstīto, ja, kas varētu būt nobeigumā šie te secinājumi. Domāju, ka paspējāt arī apskatīt. Apkopojot šos spriedumus, mēs arī varam izteikt nobeigumā kādu prognozi, cerību, rosinājumu vai novēlējumu. Jā, tātad šis būtu šis apkopojums, lai sasniegtu savas dzīves virsotni, ir jābūt plānam, iespējām un mērķtiecībai. Tātad par plānu, par iespējām, par mērķtiecību, acīm redzot, bija runa iztirzājuma daļā katrā no rindkopām, ja, kur tas tika argumentēts. Ja, un šis ir šis secinājums. Ja. Un šeit ir piemēri par prognozēm, cerībām, rosinājumiem vai novēlējumiem, ja, kā tas varētu tikt noformulēts, protams, atkarībā no tēmas. Kādas ir iespējamās kļūdas otrajā daļā, pārsprieduma daļā, ar ko vērtētāji bieži sastopas? Tas ir tas, ka trūkst kādu no daļām, ievads vai nobeigums, vai tas ir pārāk īss vai nav vispār. Ja, otrajā punktā, ka teksts varētu nebūt sadalīts rindkopās, ja, vai daļēji sadalīts, saplūdusi ievads vai nobeigums vai galvenā daļa sapludināta ļoti lielā garā rindkopā, nevis sadalīta atsevišķi. Vai arī trešajā punktā minētais, ka vienkārši teksts ir mehāniski sadalīts rindkopās, ja es esmu dzirdējis vairākas reizes skolotāji ir atkārtojis, ka jābūt rindkopās, ja, un es to daru, ja, bet īsti teksta satura loģikai tas neatbilst. Ja, cenšamies pieturēties pie šīs schēmas, ievads, iztirzājums, ja galvenā daļa un nobeigums. Ja. 5. punktā un 4. mēs runājam par to, ka dažkārt pirmajā rindkopā ir pārāk vispārīgi apgalvojumi. Piemēram, katram ir vajadzīgs kāds cilvēks, kas iedvesmo. Ja? Jā, bet tas ir diezgan nekonkrēts apgalvojums. Ja? Kāpēc ir vajadzīgs kāds cilvēks var iedvesmot? Ja? Tātad cenšamies precizēt. Ja? Līdz ar to, ja mums ir šāds vispārīgs apgalvojums pirmajā rindkopā, tad ir diezgan grūti arī ar precīziem apgalvojumiem to pamatot. Dažkārt arī trūks šis precīzais apgalvojums vai jautājums, ja, un tad arī šis ievads sanāk ļoti izstiepts, un tad argumentācija ir pārāk maz vietas, un dažkārt jau arī pietrūkst laika, un tad, diemžēl, šī darba struktūra nav veiksmīga. Kāds ir ieteikums? Ja? Tātad tā domas virzība pārspriedumā galvenā ir tāda, ka pirmkārt ir šī problēma, ko mēs apgalvojumu vai jautājumu veidā noformulējam. Tad mēs galvenajā daļā, ja, to apskatām, ja, šis iztirzājums, kur mēs pamatojam šo te apgalvojumu izvirzīto vai atbildām uz jautājumu, un tad nonākam pie secinājuma. Ko tas nozīmē? Ja, tas nozīmē, ka tiešām šis apgalvojums ir jāpamato vai uz jautājumu ir jāatbild, un kā ir teikts uzdevuma formulējumā, ja, ir jābalstās faktos un savā pieredzē. Un tagad mazliet parunāsim, kā to tad darīt. Ja? Sāksim ar jūsu pašu personisko pieredzi. Tātad skolēnu pieredze ir būtiska temata atklāsmes daļa, un tā tas ir arī mutvārdu daļā, tā tas ir arī šajā otrajā tekstveides daļā. Kas tad ir tā personiskā pieredze? Kur tad jūs varat balstīties? Ja? Tas ir, pirmkārt, cenšaties lūdzu šeit un izmantojiet pirmās personas formu, jo jūs rakstat par sevi, tā ir jūsu personiskā pieredze. Ja? Tagad tas ir tas, ko jūs darat, esat darījuši, piedzīvojuši, jūs nodarbojaties ar kādu sporta veidu vai esat piedzīvojuši kādus gadījumus vai kaut kas jums ir noticis pirmo reizi vai jūs kaut kur piedalāties. Ja? Kas ir saistīts ar jūsu ģimeni, tuviniekiem, draugiem, sociālām grupām un tam līdzīgi, ja, piemēram, iekavās ir piemēri, ja, tādas frāzes, kā tas varētu tikt, piemēram, formulēts, ja, kāds spilgts līdzpārdzīvojums,
ko ir izraisījis kāds kultūras vai mākslas darbu uztveres pieredze, ja, vai kaut kas izlasīts, vai kāds cits gadījums, kas jūs ir aizkustinājis. Katrā ziņā tas ir rakstīts pirmajā personā, un tas ir precīzi saprotams, ja, tātad diezgan konkrēts, nevis tāds vispārīgs. Ja mēs runājam par kultūras faktiem, ja, un par literatūru, tad šeit mazliet fragmenti no standarta. Standarts, ja, ir tie sasniedzamie rezultāti, kuri beidzot 9. klasi pamat izglītību būtu jāsasniedz mācību priekšmetā latviešu valoda, un tātad šeit ir daži formulējumi, ja, ka vajadzētu sasniegt to, ka skolēns argumentēti pauž viedokli par latviešu valodas un kultūras nozīmi, un tālāk jūs jau varat izlasīt paši, ar izpratni lasa dažādu satura uzbūves žanru atšķirīgus tekstus, un arī skolēns raksturo literāro tēlu emocijas un iemeslus, kas tās ir radījuši. Nu, tātad šie standartā, kas ir obligāts dokuments izglītības programmu īstenošanā, ja šie sasniedzamie rezultāti ir pamats tam, kā skolēnu pieredzē vajadzētu būt šiem te kultūras un literatūras faktiem 9. klases beigās, ko attiecīgi izlasot, pārdomājot, kuru pāršvieduma tematu vēlās skolēns rakstīt, ja, tad tos var atcerēties un izmantot pamatojumam. Ko tad mēs uzskatītu par literatūras faktu? Ja, tas būtu tāds fakts, kur nepārprotam ir nosaukts literārs darbs, ja, tā autors ir žanrs, ir nosaukums, ir kāds literārs tēls. Ja, tātad precīzi, objektīvi pārbaudām un saprotam, tāds darbs eksistē. Protams, var izmantot arī citātu vai brīvā formā atsaukties uz literāro tekstu. Un šeit jūs arī divus piemērus redzat no skolēnu darbiem. Ja, viens ir par šo te darbu par Hariju Poteru, ja, un redzam arī literāro tēlu, gan Hariju Poteru, gan skolas direktoru, ja, un arī šo te saturu atšifrējumu. Otrajā gadījumā ir Viļa Plūdoņa poēma Atraitnes dēls pieminēta, un pēc konteksta arī ir saprotams, ja, kāpēc autors par šo runā. Bet tātad, lūk, Viļa Plūdoņa Atraitnes dēls ir šis precīzais literatūras fakts otrajā gadījumā. Kultūras fakts, ja, tātad tam ir plašākas iespējas, ja, tātad kultūra visā tās daudzveidībā, ne tikai latviešu vai Latvijas kultūra, ja, tātad šie fakti var būt ar jebkuru no mākslām saistīti, personībām, norisēm, ja, kas raksturo gan tradīcijas, gan mantojumu, gan svarīgas vērtības, visu, ko jūs šeit redzat, ja, formulētu, arī sporta norises tai skaitā. Un šeit tātad slaidu otrajā daļā tāds paņēmiens, ko var izmantot, lai mēs varētu izvērtēt, vai mēs esam pieminējuši faktu un to vērtētājs uzskatīs par faktu, vai tomēr nē. Nu, tātad viens tāds paņēmiens, ja, ka fakta izklāstā, tad mēs to pieminēsim, uzrakstīsim, būs izmantots īpašvārds, ja, tātad vietas vai personas vārds, kā cerams, zinām, kas ir īpašvārds, ja, vai skaitļa vārds. Tad mēs varam teikt, jā, ka šī informācija ir objektīvi pārbaudām un konkrēta. Ja. Nu, piemēram, tikai tādas manas pārdomas, ka ir tāds ielu mākslinieks, kuru darbi maksā miljonus, tas nav fakts. Bet ja es pieminu, ja, ka šis noslēpumainais mākslinieks ir Benksijs, tad es zinu viņu vārdu, ja, un mazliet plašāk šo te domu uzrakstu, to mēs uzskatām par faktu. Ja. To, ka notiek olimpiskās spēles periodiski, tas ir spriedums, jā, droši vien tā ir, un tas arī ir realitātē balstīts, bet tomēr fakts būs tas, ja mēs nosaucam kādu konkrētu lietu šajā gadījumā gadu. Ja mēs runājam par vērtēšanu, ja, tātad pārspriedumu daļas domraksta vērtēšanu, ja, tad ir svarīgi jau rakstot, gatavojoties šim te darbam, domāt par šādām te lietām, ja, tātad tās ir gramatikas normas, un ko tad nozīmē ievērot šīs gramatiskās normas, ja, veidot loģiskus teikumus, tos pabeigt, ja, nejaukt darbības vārda laikus, viena teikuma ietvaros vai blakus esošajos teikumos. Vārdu secību lūdzu pārdomāt, lai tā būtu loģiska, ja, lai vārdi ir saskaņoti, atdalīti palīgi teikumi, precīzi saistītāji vārdi un arī vārdu formas ir loģiskas.
Ja mēs runājam par ortogrāfiju, jeb pareizrakstību, ja, tad arī tādi svarīgākie punkti - pareizu rakstzīmju izvēle. Vienkāršāk sakot, burtu. Ja, tātad latviešu valodai ir alfabēts un atbilstoši tam ir burti, kurus arī vēlamies aicināt jūs rakstīt latviešu valodas eksāmenā. Runa nav par to, ka tiek vērtēts rokraksts, kuram tas ir glītāks vai nē, bet katrā ziņā rokrakstam ir jābūt nepārprotamam, lai vērtētājam skenētā darbā, ko viņš skatīsies datora ekrānā un vērtēs, nav ļoti ilgi jādomā, vai tas ir mazais U vai abu burts, ja, jo tad īsti nevar saprast, ja, vai O vai vēl kāds cits, ja, un tad jāskatās un jādomā, kā ir kādā citā vārdā. Ja, tātad rokraksts netiek vērtēts tik tālu, cik tas ir salasāms un nepārprotams. Ja? Kādas ir tipiskas kļūdas pareizrakstībā, jeb ortogrāfijā? Ja? Patskaņos jūs redzat šos te vārdus, kur ir liekas garumzīmes vai to trūkst diezgan bieži. Tipiskas kļūdas līdzskaņu ortogrāfijā, ja? Kur kāds no šiem te līdzskaņiem ir kļūdaini uzrakstīts. Atsevišķu vārdu un svešvārdu ortogrāfija, ja, vēl ar vienu ar vārdiem istaba, tikko, kafejnīca, tramvajs ir problēmas, dažkārt, jā, un arī svešvārdos biblioteka fotografēt mobilais, vairāk gan šeit attiec uz garumzīmu lietošanu. Kopā šķirti rakstāmi vārdi, atceramies par to, lielo un mazo burtu nošķiršana, ja, īpaši citvalodu, īpašu vārdu atveidi, kā tad mēs šos tulkotos nosaukumus vārdus rakstām. Un arī vārdu saīsināšana vai dalīšana pārnešanai jaunā rindā, tā kā rakstām mēs pārspriedumu ar pildspalvu lapā, tad arī par to padomājam. Ja mēs pārnesam jaunā rindā, ja, tad kādi ir nosacījumi vārdu pārnešanai un dalīšanai. Ja, lai tas būtu pareizi. Interpunkcijā, ja, tad tās svarīgākās pamatlietas ir teikumu daļu atdalīšana, ja, šīs te vienlīdzīgās sintakses vienības, to saistījums ar saikļiem un vai un citiem. Dažādas citas konstrukcijas, par kurām, es domāju, jūs ikdienā arī skolā un klasē runājat, ja, un arī 9 gadu pamatizglītības apgūves laikā, domāju, ka tas ir zināms. Pēdējais punkts, kam gribu pievērst uzmanību, ja, kad, piemēram, emocija, ikonu attēlošana šādā ar pildspalvu rakstāmā tekstā, droši vien, ka tā, nevis droši vien, bet noteikti, ja pārspriedums eksāmena darbā nav tā atbilstošā saziņas situācija, kur šādas te zīmes lietot, tās nebūtu vietā. Un tad, ko darīt, ja, ieraugot šos te tematus, kā rīkoties? Ja? Tad pirmkārt ir izvēlēties tematu. Ja? Izvēlēties tematu svarīgi būtu to, kas tiešām jums ir saprotams, jums ir skaidrs viedoklis un ir kādas idejas, kā jūs savu pieredzi vai iepriekš minētos faktus, ja, varētu izmantot. Ja? Pirms to izdarīt, iesakām pārdomāt visus dotos tematus. Ja? Viens no paņēmieniem varētu būt sameklēt katrā no tematiem atslēgas vārdu. Šajā gadījumā jūs redzat, šie vārdi ir izcelti. Ja? Tātad tas ir tas pamata atslēga vārds, un tātad jau no tā man būtu iespējams vieglāk domāt tālāk. Tad, protams, vajadzētu pārdomāt, vai es visus vārdu nozīmi saprotu, kas šajos tematos, virsrakstos vispār ir doti, vai tie ir lietoti tiešā vai pārnestā nozīmē, tam par to ir uzmanīgi jāpiedomā. Ja varam uzmetumu lapā, gatavojoties, domājot, pierakstiet vārdiem skaidrojumus vai komentārus, uzreiz papildināt ar kādiem prātā ienākušiem faktiem. Un vēl tāds viens paņēmiens, ka mēs par katru no tematiem varam uzrakstīt vienu teikumu. Ja, kas sākas ar frāzi, man ir jāpastāsta, un tad kas man ir jāpastāsta. Ja, un šajos piemēros jūs redzat, ja, piemēram, cilvēks, kas mani iedvesmo, tad man būtu jāpastāsta, kas un kāds ir šis cilvēks, kāpēc un kā viņš vai viņa mani iedvesmo. Un attiecīgi arī par citiem tematiem līdzīgi. Ja? Tad gatavojoties, vinkrinoties pārspriedumu rakstīšanai, šādus uzdevumus var veikt par ļoti daudziem un dažādiem tematiem, nemaz pilna apjoma darbu nerakstu. Ja? Bet šādi te jau pārdomājot un sagatavojoties. Tad plānošana vai uzmetums. Jums būs darba lapa, kuras nosaukums tā arī būs uzmetums, un tad jūs varat izmantot to plānošanas paņēmienu, ar ko kas jums patīk vislabāk, ar ko jūs visbiežāk esat strādājuši ikdienas darbā skolā, vai tas ir
trīsdaļīgais plāns tradicionālais vai dažādi veidi domu kartes, vai varbūt kāda skolēna zīmē šo te domraksta māju, ja, ar visiem stāviem un jumtu, tur ir jābūt. Vēl viens paņēmiens, ja, ir uzrakstīt pārspriedumu 3 teikumos, un šeit ir arī tāds piemērs, ja, un tad šie 3 teikumi var būt kā tāds vingrinājums, lai mēs secinātu, cik labi mēs šo tematu izprotam. Un tad jau mēs katru no šiem teikumiem varam paplašināt, ja, ievadu, nobeigumu, ja, un šo te garo teikumu kā iztirzājumu daļu un šādi veidot savu darbu. Par faktiem, ja, šeit uzreiz pievērš uzmanību krāsām, tātad ar sarkanu iekrāsotas idejas, ja, domājot par tematu, ja, kas būs tā mana pieredze, skolēni, kurš rakstīja šo darbu pieredzi, ja, tātad skolēns pašlaik apmeklē teātra pulciņu, ko tieši viņš tur dara, ja, kāda būs pēc 9. klases nākamā skola, kādu virzienu izvēlēties, ja, ko vēl darīt, ja, un citas lietas. Ja. Un ar zaļu krāsu tad ir šie fakti, ja, tā tad ir kāda izrāde un režisori, un ir šis te darbs Atraitnes dēls, ja, kuru skolēns plānojot, domājot, ja, zina, šajā tematā tas būtu iederīgi, ja, un to viņš varētu izmantot. Tīraksta rakstīšana, ja, tātad, veicot šo te plānojumu, tātad uzmetuma lapa netiek vērtēta un netiek pārbaudīta, tiešām tas ir jums, ja, lai jums būtu vienkāršāk, un tātad jāsaka, ka ne laiks, ne vieta neparedz tādu pilnu melnraksta rakstīšanu un pēc tam pārrakstīšanu, tāpēc ir, diezgan svarīgi šo te plānošanas darbu veikt jums pieņemamā veidā, ja, un ķerties pie tīraksta rakstīšana. Protams, var gadīties kļūdīties, tīrakstā jau kļūdu var un drīkst labot, ja, tādā veidā, ka jūs glīti un nepārprotam nosvītrot kļūdaino burtu, vārdu vai teikuma daļu un pierakstat pareizo, iekļaujoties atvēlētajā teksta laukumā, ja, tā, lai vērtētājs ieskanētā veidā šo te varētu redzēt, ja, un izlabot. Ja? Kā jūs dzirdējāt jau no nodaļas vadītāja, darbs jāveic ar pildspalvu, korektoru izmantot mēs nevaram, labojumiem jābūt ir skaidri saprotamiem. Un, protams, būtu vēlams pārskatīt, pārlasīt, ja? Lai veidot šo prasmi, novērst savas kļūdas, ieteicams veikt jau šos kļūdu labojumus līdz šim, ja? Un tātad šeit ir arī kāds ieteikums, kā to varētu vēl trenēties darīt. Saitē ir centralizētā eksāmena programma, ko es pieminēju sākumā, un pārspriedumu vērtēšanas kritēriji, ar kuriem arī noteikti būtu jāpastrādā un jāpaskatās. Par 3. daļu ļoti īsi, tātad mutvārdu runa, arī programmā publicēts uzdevums skolēnam, ja, tātad skolēns sagatavo runu, ko viņš var darīt jau no mācību gada sākuma, kad ir zināms šis, bet no 10. janvāra pilnīgi precīzi publicētajā programmā ir saprotams, ka runu skolēns patstāvīgi sagatavo pirms pārbaudījuma, šis pirms jau ir iestājies, ja šeit ir šī struktūra, runas ilgums, tas, ka drīkst izmantot iepriekš pierakstītu plānu vai atbilstošus atslēgvārdus, bet nekādā gadījumā neuzrakstītu tekstu. Ja? Un tātad šeit, ja, ir šī struktūra. Bija arī iesūtīts jautājums par to, kādus jautājumus uzdod intervētājs. Tie ir atvērtā tipa jautājumi. Šeit ir formulēts, par ko šie jautājumi var būt, ja, par tematu aktualitāti, ja, par izvēles pamatojumu, par to, kādus nobeigumā formulēs atzinumus vai secinājumus un par daudz ko citu, bet tātad intervētāji jautājumi nav doti, ja, jo tos ir grūti paredzēt, jo skolēni paši izvēlas tematus un veido šīs te runas. Un arī vērtēšanas kritēriji, ja, tātad ir tādās 2 daļās nosacīti iedalīti runas saturs un atbildes uz jautājumiem ir viena daļa, ja, bet valodas kultūra, vārdu krājums un gramatika ir kopumā gan atbildēs uz jautājumu, gan skolēna runā. Arī šeit ir standarta sasniedzamie rezultāti, kur tātad 9. klases beigās ir noteikts, ja, ka skolēns prot šo monologu veidot, skaidrojums un atgādinājums, kas ir monologs, un saite uz vērtēšanas kritērijiem.
Par tematu, jā, tātad vēlreiz runas tematu skolēns var brīvi izvēlēties, jā, un pilnvērtīgi jāpadomā, lai varētu pamatot, kāpēc šis temats ir skolēnam aktuāls, kā varēs izmantot personisko pieredzi, paust attieksmi un viedokli, pamatojumam, kurus kultūras un sabiedriskās darbības faktus varēs izmantot, un šeit ir jāatsaucas uz vismaz vienu literāru vai informatīvu tekstu, ja vienalga kāda autora. Nu, un, protams, ka būs daudz vieglāk, ja temats būs skolēnam personīgi nozīmīgs. Tas varētu būt saistīts ar viņu interesēm, kas šeit pēdējā rindkopā ir minētas, ja, varbūt kādiem pētījumiem, hobijiem, nākotnes karjeras nodomiem, globāli aktuāliem tematiem un tam līdzīgi. Nu, un tad darbs pie runas teksta, jā, tā tad ir šie te posmi, izvēlēties šo te tematu, plānot, atlasīt faktus, uzrakstīt uzmetumu, izvērtēt to pēc jau publicētajiem programmā vērtēšanas kritērijiem, uzlabot un noteikti izmēģināt runāt, ja vajadzības gadījumā koriģēt. Ja? Nu, ieteikums būtu vispirms sagatavot rakstiski, bet nekādā gadījumā nemācīties no galvas. Ja? Tik daudz, lai pats redzētu, ko vajadzētu vēl piekoriģēt. Ja? Nu, un tātad šie te jautājumi, ko intervētājs uzdos, protams, ka skolēnām nav iepriekš zināmi, jo tie rodas šeit un tagad, ja? Par ko tad vēlreiz 37. slaidā. Un atbildēs uz jautājumiem tiek vērtēts, ja, tas, ka skolēns atbild tieši uz uzdoto jautājumu, nevis apmēram kaut ko. Bet tātad šajās atbildēs netiek vērtētas tīri tādas zināšanas par tematu ļoti dziļas, ja skolēns nezina vēl kādu papildus faktu, bet tas, kā skolēns spēj orientēties, ja, kā viņš var pamatot vai izteikt savu attieksmi, pietiekami plaši, brīvi par šo tēmu kopumā. Nu, tātad, lūk, vēlreiz šie te divi dokumenti, valsts pārbaudas darba programma un metodiskie ieteikumi, ja, kur ir daudz plašāki skaidrojumi par šo. Jā, paldies par veltīto uzmanību šobrīd, ja, lai izdodas un ar skolotājiem, vērtētājiem cerams tiekamies vērtēšanā. Jā, Piena. Paldies, Inet, liels par prezentāciju. Vēlreiz semināru skatītājiem atgādināšu, ka prezentācija arī būs pieejama Valsts izglītības satura centra mājaslapā. Bet es tomēr vēl pāris precizējošus jautājumus, kas mums ir atsūtīti. Tātad par jautājumiem, vai tie būs definēti? Šķiet, ka minēji, ka nē. Nē. Vai tās to es izdomā pats? Jā, izdomā pats. Jā, tātad 37. slaidā atgriežoties atpakaļ, jā, tātad ir par ko tie varētu būt. Jā, tātad uzdod jautājumus par tematu aktualitāti, pamatojumu, atzinumiem, secinājumiem un tā tālāk. Nu, tātad pēc situācijas. Jā, tātad tie netiks formulēti, jo tas būtu diezgan grūti izdarāms, jo temati nav noteikti. Jā, skolēns brīvi izvēlas pats šo tematu. Tad vēl viens precizējošs jautājums. Kad jūs ieteiktu, ka jaunieši sāk gatavot savas runas? Cik ilgs laiks pirms eksāmena šim tiek atvēlēts, vai runās jāiekļauj argumenti, fakti tikai no latviešu valodā pieejamiem avotiem? Nē, nav tikai no latviešu valodā pieejamiem avotiem, no dažādiem. Jā, nu cik ilgs laiks, nu es domāju, ka, nu, ja tas vēl nav sāks darīt, nu tad jau būtu pēdējais laiks. Jā, tātad tādu tieši laiku nevarētu noteikt, ja mēs atgriežamies šeit pie šiem te ieteicamajiem posmiem, jā, nu tad, lai tas būtu, jā, lai to varētu paspēt izdarīt, jā, un arī saņemt šo atgriezenisko saiti tajā ziņā pats no sevis, jā, cik laika man tas aizņēma, vai es iekļāvos šajās 3 līdz 5 minūtēs, jā, vai man ir nepieciešama atslēgu vārdi, vai plāns, varbūt kaut kas man sanāk netik labi un kaut ko es vēl varētu uzlabot. Tad vēl viens precizējošs jautājums par to, kas tad vada runas daļu un kā to dabūt datorā. Tāds jautājums. Jā, tātad runas daļas laikā ir jāizmanto viss piedāvātā programmatūra, kura katru mācību gadu tiek atjaunota. Atjaunota tiek informācija par skolu nosaukumiem, jā, skolas reorganizē, apvieno un tam līdzīgi. Jā, tādēļ tā katru gadu tiek atjaunota, nevis pēc būtības. Tātad šajā te programmatūrā intervētājs, kas ir mutvārdu daļas vadītājs. Visbiežāk tas ir latviešu valodas skolotājs šajā klasē vai lielā skolā, varbūt paralēli klasē. Tātad tas ir skolotājs, kurš ir kompetents un strādā 9. klasē.
Ja, un tātad kopā ar skolas informāciju tehnoloģiju speciālistu šie programmatūra iepriekš jau tiek lejuplādēta. Tas ir vidusskolās, kam ir vidusskolas, jau ir zināms svešvalodās šis te darbs ir bijis. Un faktiski intervētājs atver savas skolas vietni, ja tur jau viss ir iekšā un faktiski ieraksta tikai skolēna koda pēdējos ciparus, tā līdz šim ir bijis, un nospiež pogu sākt, ja, un kad atbildi ir beigusies, pogu beigt un saglabāt. Ja, un tad jau atkal IT speciālists palīdz šo te visu izprintēt un izdrukāt. Vienīgais, par ko es gribētu aicināt, ja ir pārliecināties pirms tam, kurā telpā tas notiks, cik skaļi un labi kvalitatīvi ir dzirdamas īpaši skolēna atbildes. Bieži pēc tam klausoties, skolēnu atbildes vērtējot otrais, ja, ir tā, ka skolotāja runu dzird ļoti labi šos te jautājumus, ja, bet skolēna nē. Mums, protams, ir svarīgāk šeit un pirmkārt dzirdēt labi kvalitatīvi to, ko runā skolēns. Ja. Ja. Mums jau ir gatavs nākamais eksperts runāt par matemātiku, bet pavisam īsi 2 jautājumi. Kā ieteiktu, vērtējot centralizēti situācijā, ja skolēnam, piemēram, ir vājdzirdība un viņš attiecīgi mutvārdu daļas vērtēšanā, nu, tad tam ir iespēja pievērst papildu uzmanību un to norādīt, ka tas ir tāpēc, ka bērniņam ir vājdzirdība? Jā, mums šis jautājums ir, īstenībā tā norādīt. To var norādīt uz vietas intervētājs tam vērtētājam, kurš būs ieradies, ja, var šādu informāciju papildus sniegt, ja, bet normatīvie akti mums neparedz nekā citādāk, ja, šo te atzīmēt. Ir kritērijos, kā runas dažādas nepilnības netiek vērtētas, ja, bet cik to ir viegli ierakstā novērtēt, tas ir cits jautājums. Var piedāvāt atbrīvojumu no mutvārda daļas arī. Tas ir iespējams, ja, un nodaļas vadītājs iepriekš runāja par to, ka tad šis kopvērtējums tiek aprēķināts pēc citas sistēmas. Ja, un tā būtībā tas ir vienā kritērijā, ja, kur varētu būt runa par to, kad ir šīs te pauzes, ja, bet tad, ja vērtētājs uz vietas būs informēts, ka šim te bērnam ir šie te funkcionālie traucējumi, ja, tad jau kopā ar otru vērtētāju tad šis vidējais vērtējums būs apmierinoši. Jā, vēl ir jautājumi par to, kāda atbalsta pasākumu Ukraiņu skolēniem ir valodas eksāmenos, bet tad es vērstīšu uzmanību paskatīties pirmās daļas prezentāciju, kur pārbaudījuma nodaļas vadītājs Kaspars Špūle pastāstīja par to, kāda atbalsta pasākumi ir pieejami. Inet, es teikšu lielu paldies par šo